Labs rīts jūs mājās un labs rīts kārtējā raidījumā 6:30 no rīta. Un šoreiz uzņēmēju darbības kontekstā par skaidrību finansēs. Vakar man Lietuvā sākās valdes sēdes un vakardien iesākās ar Lietuvā kā universitātē. Mēs esam vienā valdē bet vakardien iesākās mazliet netipiski, jo vakar bija skolas beidzēju, tad alumni, skolas beidzēju tāds mazais ekspromptu tikšanās tāds moments. Un tad mēs tad 11 cilvēki sabraucām, un tad, protams, loģiski bija cilvēki, kur nebija redzēti dzīvajā, nebija redzēti gadiem. Un tad, protams, bija jāparunājās un jāuzprast, kas un kā iet. Un viens no man sarunu biedriem, viņš paralēli kurs, vienu vai 2 gadus jaunāks, bet paralēli kursa biedrs, arī Andris, bet lietuviski Andrus, stāstīja par to, kā viņš bija aizvērsts ciet, tikko pāris mēnešus atpakaļ bija aizvērsts ciet savu rūpalu, respektīvi biznesu. Viņš bija laikam pirmais un labākais kaut kādu brīdi gaļas veikals viņam bija piederējis. Īstā stāsta versija, viņš bija 11 gadus braukājis un strādājis uz tiem oil rigs, tas ir naftas visādiem urbumiem, kas tur ir, kur naftas platformām, laikam tā viņi sauc, jā, naftas platformām, kur ir jāapkalpot, tas nav viegls darbiņš, tur ir diezgan gan bīstami, gan neērti un smags darbs, bet, cik es saprotu, ļoti labi apmaksāts, jo viņš bija tiešām daudz naudas pa tiem gadiem uzkrājis, sakrājis bija, nebija iztērējies, kas patiesībā jau žetons, kad cilvēks māka tērēt mazāk nekā viņš pelna, un tad kaut kādā brīdī bija izdomājis, ka, šitas laikam ir bišķi pa grūti viņu vecumam, 11 gadus tomēr uz tām platformām nostādājis, kad kaut kas jāpadara cits, un izdomājis, tieši burtiski kāds pāris mēneši pirms Covid, kad jāuztājas ir ļoti labs gaļas veikals, viņam patīk grillēt, patīk labi ēst, un tad viņš visu kaut ko tur bija, gan viņam bija gaļa, es arī atceros, ka pirms pāris gadiem mēs mega grillu pirkām, tad es kaut kā pamanījis viņu, un mēs viņu sarakstījāmies par to, kas un kā, un kad kurš tur labāks un kādas tur tās nianses, un viņš man vairāk pakonsultēja. Bet šoreiz, šī reizē atzina to, kad es vienkārši redzēju paziņojumu, ka janvāra sākumā Facebookā, kad tā un tā, atvadās no tā pasākuma. Es domāju, varbūt telpas un pamainījuši, vai kas tur. Izrādās bija, viņš saka bankrots, ja tur kaut kādu milzu parāda arī par nodokļiem. Un es pie sevis tā, un, protams, viņa tā brīža, mūsu sarunas iemesls un neko viņš izskaidrojums un tam visam, viņš teica, pēc Krievijas kara sākšanās, kad viņam gaļas cenas uzskrējušas gaisā, un vēl tur šis tās telpa izmaksas, viņam bija tieši pagājis 5 gadi līgumam, un telpa īpašnieki, respektīvi universāla veikals, atnācis un pateicis, ka būs 50 eiro kvadrātmetrā. Cik es saprotu, tas esot bijis gandrīz dubultā cipari. Un nodokļi. Kad Lietuvas nodokļi esot tur tādu un šitādu, un kad nevar izdzīvot. Protams, es vienkārši sēdēju pieklājīgi klausījos, bet ja tā godīgi iekšā es nepiekrītu, bet tur ir vairākas mācības. Vairākas mācības ir tajā, es nesaku to, ka mums nodokļu politika Baltijas valstīs ir fantastiski, un ceļš maziem uzņēmējiem, kurš cenšas atspērties, kad viss ir, kas saka, paklājis ceļiņš un nav ko sūdzēties. Tā tas gluži nav, bet arī laikā ir lietas un nianses, jo viņš teica, kad esot iekritis parādos, neteiksim, bet tur
no ietaupījumiem vēl es kaut ko pēdējos gadus vairākus simtus. Viņš saka, vairākus 100 000 esot ieguldījis, lai to uzturētu virs ūdens. Un kaut gan pašā sākumā esot bijis ļoti labi. Jā, tieši Covid gados esot bijis tā, kad brīžos apgrozījums gadā esot aizgājis gan pār pa 40 līdz 500 000, pusmiljonam. Ja? Mazam gaļas veikalam nav bad, teikšu kā ir. Bet nianses vairākas, piemēram, pirmā mācība ir tāda. Šķiet, jā, kad viņš bija uzsācis, tad neilgā laikā, tur pāris gados arī tajā pašā pilsētā, esot bijuši kā 4-5 pēkšņi gaļas veikali. Tā ir mācība numur 1. Būt uzmanīgam no tā, ko tu redz apkārt, tad, kad tu skaties uz kaut kādiem uzņēmējiem vai uzņēmumiem un domā par kaut kādām idejām. Viņš saka, ka bija cilvēki, kas bija pavilkušies, tāpēc, ka viņam dārga mašīna. Viņš bija no tiem saviem naftas platformas gadiem kaut kā tur baigo auģīgu pār pa 100 000 nopircis, jā. Un cilvēkiem liekas, ok, tas notiek no tās gaļas tirdzniecības, un es saprotu, visi jāiet iekšā tajā nišā. Apsties, cik žirni tas, cik bagāti, cik lepni viņš dzīvo, tas konkrētais cilvēks dzīvo. Tās ir mācība arī pat pa sevi skatīties līdzi uz to, kad mācēt izvērtēt, kas tik tiešām ir tā, kā tas tik tā ārēji šķiet. Jo ļoti daudz, kur ir tā, kad ārēji šķiet forši un liekas, wow, nepiemēram, šī gadījumā tev ir veikals kaut kādā universāla veikalā, un tur notiek visi spīdīgs un laistās un visi superīgi, bet aizkulisēs ir tas, ka cilvēki nevar savilkt galvas. Ja, jo apjoms ir krities. Ārēji tu to varbūt nejūti, ja, gaļiņai nav piegarša, ja, gaļiņai viss ir kārtībā, bet mācēt izvērtēt un skatīties uz datiem, ja, piemēram, tāda gaļas veikala ir viegli patiesībā mēģināt saprast. Tu kaut vai pasēdi tur pāris stundas, ja, kaut vai visu dienu kaut kur sēdi tajā universāla veikalā netālu, vai stāv kājās, ja, un tu skaties, cik bieži tur vispār ieiet cilvēki, plus mīnus. Kaut kādā brīdī var ieiet iekšā līdzi, paskatīties, ja, kāds ir vidējais pirkuma apmērs, un pēc tam ļoti ātri tu var, atnāc arī vēl kādā weekendā, ja, un ļoti ātri tu sapratīsi plus mīnus, kāda ir apgrozījuma nianses, un tad uzzvanot kādam zemniekam un paprasot, ok, pa cik tad jūs tirgojat gaļu tālāk uz vairumu tirgotājiem, tad jūs ļoti ātri uzzināt, ok, tādas ir cietās izmaksas, kas saka, un tāds ir aptuvenais apgrozījums, ja, un kāds tad varētu būt tas kopējais rezultāts. Un tad, protams, kaut vai pazinot tam pašam universāla veikalam un paprasot, ok, mēs te meklējam telpas, ja, kaut vai labi ne tam tieši, bet vispār kaut kur uzzvanīt, ja, un tad ļoti ātri tu zināt arī kādas ir telpa izmaksas, tas citi ļoti daudziem pārsteigums, ja. Vēl tur, tad, protams, citreiz atkal, tur ir tādas slēptās nianses, ko daudz nezinu, ir daudz universāla veikala, kur lielās ķēdes, kur nav tikai vienkārši īres maksa, tur ir arī procents no apgrozījuma, kas ir pārsteigums, ja. Jāievāc informācija, un tad tu kaut cik, ja, nojaut īsto bildi, un tu saproti, cik daudz un kas tev ir jādara, lai piesaistītu konkrēto apjomu, un tad jau tev iekšējā izjūta būs daudz precīzāk, saprotot, vai es tādu apjomu vispār varu vai es ticu tādam apjomam, ja, tādu apjomu piesaistēji, vai nē, jo daudzi mazie uzņēmumi, kā es esmu minējis, daudzi ir nelaimīgi, ka viņiem ir privātais biznes, jo strādājot kaut kādā labā atalgotā darbā, viņiem būtu daudz mazāk reņķi, un patiesībā ir ļoti arī daudz gadījumu, kuros būtu arī palicis daudz vairāk arī finanses. Nevis vienkārši tiek strādāts no rīta līdz vakaram, tiek riskēts entākās finanses, varbūt ir pat kaut kādi entākie parādi, un nevis tāpēc, kad tu esi, piemēram, slikts un tu nemāki rēķināt vai kaut kas tāds, bet vienkārši ir iekāpts ne tajā nišā vai atrodies ne tajā geogrāfiskajā lokācijā, kur, piemēram, varbūt tādu biznesu vai arī tiešām
ir pāris vēl biznesa lietas, kuras nav tik labi sakārtotas, varbūt tas ir iepakojums, varbūt tas ir pozicionējums, tirgu kā tāds, kā rezultātā varbūt kaut ko no reklāmām nesaproti, ja, vai tev vēmiens nāk no video taisīšanas, kaut kas nav izdarīts līdz galam, un tas nav tā tiešām, ka tu esi tūļa un slings un mais, bet vienkārši, kad ir pāris biznesa lietas, kas nav salikts tā, kā viņas būtu jāsaliek, lai tad attiecīgi būtu tas nepieciešamais apjoms un būtu pozitīvs rezultāts. Un ļoti daudz mazie biznesi. Un labā ziņa ir tāda, ka arī ļoti daudziem, kas arī šitādā situācijā atrodas, viņiem ir iespēja dažas lietas sakārtojot. Ne visiem, protams, ir lietas, kuras ir jāslēdz ciet, bet ir daudz, kuriem pāris lietas sakārtojot var atspērties un būt uz zaļa zara. Tik tiešām tā arī ir. Ja? Piemēram, šī te konkrētā man kursa biedra gadījumā, ja viņš būtu attīstījis vēl vairāk, viņa kļūdas, piemēram, pirmā kļūda, ja? Ir par to, ka viņš arī redzot to, ka arī mūsu platuma grādos ir universāli veikali, kur vairs nekotējās, un tā ir tendence patiesībā pasaulē, kad interesants, tāds no vienas puses pozitīvs pagrieziens, kad ceļš tādā pilsētu vidē kā Eiropā atgriežās mazo veikaliņu nozīme. Protams, tur, joprojām ir modernās prasības par parkingu un tā tālāk, bet atgriežās viņu nozīme tirgus apritē. Agrāk bija tā, ka viss, kaut kāds 2008. gada, 6. gada jau ātrāk, 6. līdz kaut kādi 11. gadi, ļoti izteikti bija visi vienā virzienā, gan arī izvērt tikai, ja tu neesi universālā veikalā, tad sorry. Bet mūsu platumgrādos Liepājā mums arī viens profesionālais gaļas veikals, bet tur puikas paņēma telpas, īrē, visticamākais, mēs neesam dzirdējis, ka viņi būtu viņu nopirkuši, bet paņēma īrē, kas ir vienkārši, telpas centrā. Un noteikti tur nav maza tā īres maksa, bet viņi noteikti nav tik liela kā universālajā veikalā. Ja? Jo veikalos tā īres maksa, viņi tiešām ir astronomiska. Labi, jā, tur ļoti daudz, kur ir tas roku mazgā princips, tur ir savu pievienotā vērtību uz to, ka, ja tas universāla veikals darbojās labi un tur ir labi veikali, tad attiecīgi cilvēki braucot pēc drēbītēm, ja viņi paskatās arī, ko gaļīti ir, vai jāiet nopirkt gaļīti, ir roku mazgā, tur ir papildus plūsmas efekts. Un tas ir it kā tas, par ko tu maksā to ekstra, bet tāpat laikā izvērtējot situāciju un kontekstu un vietējot, ļoti iespējams pareiza atbilde bija drosmīgs gājiens uz citām telpām un varbūt vēl drosmīgāks gājiens telpām, kuras pieder tev. Jo, ja tu saproti to, ka tu tajā nišā gribi darboties gadiem, kur man te nesen bija viens gadījums, kur, bija viena frizētāva, kur, ja nemaldos, tajās telpās bija 20 pār gadus. Un visi šitos te gadi bija īrējuši. 20 gadus. Cik reizes tu tam īpašniekam esi jau samaksājis par telpām? Tas ir čau. Vienā brīdī, kad tu darbojies kaut kādā nišā, ir jāsaprot arī tāds, lielais lēmums. Un citreiz arī, pētot to tirgu, tu pēkšņi pamani kaut kāds. Un visbiežāk jau tas tirgus ir jāpēt arī kaut kur citur, ārpusē. Viņš man vakar, labus kontakts iedeva. Viņš teica, jums tur Latvijā ir viena konkrēta gaļas džeki, kur tur ir vēgju, šo te govīm, tur eksperimentē un tā, viņš bailabā gaļīt ir, dod tik šurp kontaktus Instagramā iedeva, varēšu sazināties un uzzināt, kas un kā. Bet redzi, šādā te veidā pētot tirgu arī citās valstīs vai kaut kur interesējoties, tu pēkšņi uzzini par kaut kādiem citiem risinājumiem un citām iespējām, kaut vai arī, un, kas pats jautrākais ir tas, atrod gan lietuvietis, viņš pētot kaut vai Latvijas tirgu, papētot blakus, kas notiek. Vai latvietis, pirmais, tu papēt Lietuvas tirgu, un tu redzi, ka Viļņā kaut kas darbojās, vai un tu aizbrauc uz turieni. Interesantā lieta ir tā, kaut kādā mērā ir nozars, visās tas nav, bet ir nozars, kurās mēs viens otru neuztveram par nopietnu, respektīvi neuztveram kā konkurenci.
jā, piemēram, tu tur savā Viļņā darbojies, es te savā Liepājā vai kaut kur, nezinu, Klaipēdā vai Rīgā. Mēs neuztveram viens otru kā konkurenti. Kā rezultātā mēs vaļasirdīgi stāstam par to, kas darbojas, kas nedarbojas. Protams, ja atnāk uzņēmējs no manā gadījumā no Liepājas, ja, un es, nezinu, man ir gaļas veikals, loģiski, es neko nestāstīšu, ja, kas ir tie knifiņi, kas ir pareizās proporcijas, vai cenu politika, vai iepirkuma politika, ja tad tas ir kaut kur, es no Liepājas un tu esi no Reizeknes, yeah, sure, yeah. Vai Lietuvas, Igaunijas, jā, kā minēju, ir nozares, kurās, tu saproti, ka, nē, tas no Reizeknes man nekad nebūs konkurence, jā, šeit, visticamākais, un tad tā saruna sanāk daudz vaļsirdīgāk, un tu pēkšņi var uzzināt, viņa gadījumā viņš būtu varējis uzzināt to, ka ir arī citi risinājumi. Un domāt pie sevis, kāpēc, un kas ir plusi un kas ir mīnus, ja? Jā. Tās bija tādas sarunas. Es parasti, tad, kad man saka, tas tāpēc, kad bija papildus izmaksas, pacēlās gaisā, un nodokļu politika, es tā pieklājīgi pasēžu, pamāju galvu, jā, nodokļi visiem, un cenas ir visiem, tad pat laikā tev ir vēl joprojām, viņš arī atzina, ka ir vēl konkurenti, kas nav nogrimuši. Iespējams, viņi kaut ko dara pareizāk. Un kas ir tas, ko viņi dara pareizāk? Viņiem būtu bijis jau pirms 2-3 gadiem, ja, kad 2 gadi atpakaļ, kad Covid beidzās, viņiem būtu bijis jāskatās pa perimetru un jādomā, kāpēc, vai tiem pārējiem vienkārši ir dziļāks kabatas, un viņi var iebraukt mīnusos vēl dziļāk, vai kas ir par iemeslu, vai tur ir kaut kāds lokācija, kurā viņiem, piemēram, tik tiešām ir dramatiski mazākas izmaksas par telpām, kas jāmaksā, kā rezultātā viņiem tie nepieciešamie varbūt 5, 6, 700 paliek pāri, vai tas ir pamainījies tirgus kaut kāda nianse. Es domāju, ka viņam bija daudz vairāk jāstrādā sociālos mēdījos uz pasūtījumiem tādā veidā, jo ja viņš zināja un mācēja labu gaļas kvalitāti attīstīt, tad noteikti bija jāskatās. Ja kā jau minēju, es atcerējos, viņš te pašā sabiedriskā ēdināšanas sektorā ir rentākie mazie kafejnīciņas un restorāniņi, kuri knapi velk, ir mīnusos un ik pa brīdim aiziet pa burbuli. Un tāpat laikā, kā mēs pirms pāris gadiem mēs tieši bijām tajā vietā, tas ir Jaunzēlandā, Queenstownā, tāds Freg vai Fredburger, Fregburger. Jā, kad mēs aizbraucām un apskatījāmies, protams, bet arī pilsēta 50 000, labi, turismu pilsēta, bet arī ne visu gadu. Un ka viņi caur gadu kaut ko par 1000 burgeris pa dienu pārdod. Un vidējais tur burgeru komplekta cēni aiziet kaut kādi 20 pārbišķiņa eiro. Un, kad paskaties uz to, domā, pagaidi. Maziņš, un tur, kad 5, 6, varbūt 7 cilvēki strādāja. Vienkārši apjoms milzīgs, viņi tur tiešām šķiņķo ārā tos burgeris un ringi tādi, kad liekas, ko tur dala. Un ir kāds, kas ir atkodas. Tad tā nav raķiešu zināt, viņam nebija īpašā mērcīta kaut kāda, tur tiešām, kur tu apēdi, un tev mati sāk augt, vai kaut kas, nezinu, āda paliek mīksta, nē. Jā, kaut kas garšīgs, bet ne kaut kas tāds, kas, liekas, šito nekur nevar dabūt. Izpildījums, jā, piedāvājums, un tad no tiem mācīties. Un katrā nozarē tā ir, un arī tiem ir jāmaksā nodokļi, arī viņiem ir lielās izmaksas, bet viņi iet un dara. Tā kā, tas tāds labs moments, par kur padomāt. Šim rītam skaidrība finansēs un skaidrība ciparos, tā ir tāda baigā lieta, ka ir visu laiku jādur perimetrs un jāskatās un jābūt drosmīgam atzīt, ka bet kaut kas nešķiņ kopā un ir jāmaina un es zinu, pastarpināt arī es dzirdējis, ka tas pats, piemēram, arī lielie uzņēmumi, kas, kad bija pēdējā lielā mega krīze, 2008. gads, ka bija, kas uzreiz nodeva vadības grožus finansistiem. Nevis
tur mārketinga cilvēkiem, ne tur pārdošanas vai arī pat izpildirektori, ne. Visu, ko teiks finansisti, to mēs arī darīsim. Vienkārši brutāli finansēs. Tādi rādītāji, tāds un tāds projekts, mēs viņu klapējam ciet, vai mēs viņu turpinam, vai arī, lai mēs viņu varētu turpināt, mums jāpalielina tas, un tad mēs attiecīgi redzam, vai mēs varam palielināt, vai tirgus tomēr pamainījies, un ne. Mēs tur nevaram pamainīt nekādā, tas nebūs iespējami. Finanses. Turēt par mietu par finansēm būt skaidrs tomēr. Tas ietaupa vairākus gadus Kreņķi, un viņš tagad arī teica, vairākus gadus tagad būs jāstrādā, lai iziet pa nullēm no tiem mīnusiem, kas ir uzkrājušies. Tā ir stulba vieta, stājot. Ceļš, ka viņš 5 gadus ir strādāts, atvaļinājumā nav būtis. Nav slikts cilvēks, viņš tiešām labs cilvēks, strādīgs, ģimenes cilvēks. Žēl. Bet, kas saka, man mamma uzņēmē darbību nav obligāta par to, ka tu vienkārši centies ordeņus nedod. Lietām ir jābūt sakārtotām. Ko? Tas tā, šim rītam. Ejam strādājam, ejam darbojamies un par skaidrību finansēs. Tā.